Jelgavas lauku partnerība Lielupe konkursā Sējies 2013 saņēma augstāko apbalvojumu, kļūstot par laureātu nominācijā Gada līderu grupa. Tā kā mazliet arī cerējām, ka varētu būt šī galvenā balva, bet tā īsti pārliecināti nebijām, jo arī kolēģi visā Latvijā tāpatās katra rīcības grupa strādā aktīvi un iesaist iedzīvotājus un projektus realizē. Ja? Tā kā, protams, cerējām, bet šis pārsteigums un gandarījums bija patiesi tāds liels. Jelgavas lauku partnerība Lielupe īsteno 2 lauku attīstības plānu pasākums. Viens ir lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā. Un otra aktivitāte ir konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā. Mūsu darbības teritorija ir lauku teritorija, un tas ir Jelgavas novads un Ozolnieku novads. Un tātad ieviešot līderu projektus, mēs sākam ar to, kad izstrādājam vietējās attīstības stratēģiju un rīcības plānu, un rīcības plānā tad arī nosakam, kādiem projektiem un kādas aktivitātes finansēsim šajā plānošanas periodā, kas bija 2009. 2013. gads. Biedrība pārtikas amatnieki apvieno vietējos aktīvos pārtikas amatniekus. Un šobrīd mums ir ļoti aktuāls projekts, ko realizējam caur partnerību Lielupi, tad tirzniecības traileru iegāde. Galvenais mērķis šim projektam ir ar šo tirzniecības traileru starpniecību veikt pārtikas produktu piegādi vietējiem iedzīvotājiem. No kā iegūst gan arī paši pārtikas amatnieki, ka viņi beidzot var tuvāk nokļūt pircēji, un savukārt pircēji arī novada attālākajos nostūros, kur varbūt pat nav arī veikalu, saņems jaukos, garšīgos, svaigos, veselīgos vietējos produktus. Finansējums projektu veidojas no Eiropas šī finansējuma, plus arī Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu veido kopējās projekta izmaksas. Tā kā esam arī pateicīgi ļoti novadam par atbalstu. Biedrības pārtikas amatnieki valdes priekšsēdētājs ir enerģiskais uzņēmējs Jānis Dāvids, uzņēmuma Svētes maize vadītājs. Viens, kas ir bioloģiskās izēvielas, mēs izmantojam rudzu maizei 100%. Un otrs ir to, kad mēs iepērkam no Jelgavas zirnavnieka kailgraudus, rudzu, un mēs paši uz vietas arī samaļam graudiņu smiltos, tieši tādus, kādus mums vajag. Īpaši rupji viņi ir, ja, un viņi ir ļoti bagāti ar šķiedrvielām un B vitamīnu. Un mums ir arī vieglāk kontrolēt maizes kvalitāti, jo mēs zinām, ko mēs esam samaluši, cik rupji. Tālūk. Maizīti cepam malkas krāsnī, maizes malkas krāsnī. Ja, pirmā izkurinot krāsni, izvelk oglītes ārā no krāsnes, tādā kabatiņā saliek, un tad izslauk ar linu mitru drāniņu, un tur arī liek maizes klaipes. Katru klaipiņu veido uz lizas atsevišķi, katram klaipiņam tiek iedota sava mīlestība, katrs ir kukulīts apglaudīts. Kukulīšus veidojam līdz 8 kg. Ir maizīti arī ar sēklām, rudzu tīrā sēklu maizīti, tur ir ķirbes sēkliņas, saulespuķu sēklas, linsēklas. Un tāpat arī rudzu salckābu maizīte uz to pašu bāzīti, tikai ar ķimenītēm iekšā. Tie cilvēki, kas ir iecienījuši šo maizi, viņi arī domā par savu veselību, par savu ģimeni. Ļoti daudz brauc skatīties, mēs pastāstam, un ir ļoti interesanti cilvēkiem, kā cep maizīti, praktiski šādi maizīti cep no 12. gadsimta. Jāatzīmē, ka Jelgavas lauku partnerībā Lielupe piedalās arī individuāli mairažotāji, piemēram, Lolita Duģa specializējas piparmētru jomā. Tas bija aptuveni gadu atpakaļ, kad bija tātad šī līdera projekta konkurss, kur bija arī mairažošanai. Un tad es sāku analizēt un šķita, biedrībai esmu rakstījusi. Un kāpēc nepamēģināt tieši sev kaut kādu arī tādu projektiņu, ar ko es varētu tālāk nodarboties. Un tad radās ideja par šīm piparmētrām. Piparmētras visi pazīst, bet tā plašāk, kā viņi varētu pielietot un popularizēt, jau tā kā nebija. Šobrīd ir aptuveni 600 tādi iestādīti, un ir zemeņu, ir ananāsu, apelsīnu, ir granātābolu, ir šveices, šokolādes,
Bavārijas, tad ir stādiņš arī Ingveru, kas plānots arī paplašināt, tad krūzmētra, un tad dažādi draugu un paziņu doti stādi. Tālāk tas atkal būs uz priekšu, degustēsim, skatīsimies, kādas šķirnes ir vislabākās. Šobrīd tāds sākumiņš ir, pirmie pasūtījumi jau ir. Es domāju, ka tie varētu būt tirdziņi, un vēl kas noteikti tas varētu būt internetā veikaliņi, kas ir arī diezgan populāri, kur varētu iegādāties šīs piparmētru tējas, un arī vēlāk nošvien arī šo piparmētru sīrupu. Un vēl ir ieceras, kā vēl šīs piparmētras varētu tālāk izmantot un radīt dažādas interesantas lietas, bet tas tā kā vēl nākotnē. Jau šobrīd sākam domāt par nākošo plānošanas periodu, izstrādājam jauno stratēģiju 2014. un 2020. gadam. Un jau tas jau arī valsts ietvers tomēr, ka vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām būs lielāks atbalsts. Un redzot jau, ka šobrīd mums bija liela atsaucība un interesi, jo ir vairāki, 6 uzņēmēji projekti realizēti, arī pašvaldība iesaistās un atbalsta mājražotājus, realizē projekts par tirzniecības vietu izveidi un tirdziņu organizēšanu, un arī, kā jūs redzējāt, pārtikas amatnieki, kur kopā ir apvienojušies mazie ražotāji. Jā, tātad tas arī viņiem bija pirmais projekts, bet turpmāk jau viņiem ir arī vairākas citas ieceras. Lauku uzņēmējiem, mazajiem uzņēmējiem noteikti jānovēl ir enerģija un izturība. Nebaidīties un īstenot savas ieceras un idejas.